dzirdēts runājam, kurš alus ir garšīgākais, no kuras puses tas nāk, kā tas notiek, kā tas tiek brūvēts. To mēs arī šoreiz cenšamies noskaidrot kopā ar e-padomiem un internetu veikalu arn.lv. Šeit mums notiek pirmā degustācija, jo tiks noskaidrots garšīgākais alus. Ir iedoti 8 ali, jeb 8 alus šķirnes, kuras ir jānosaka, nezinot, kāds alus ir ieliets glāzē. Alus degustācijā piedalās šie te 8 veidu ali. Eksperti noteiks, kurš no tiem garšo tieši viņiem vislabāk. Ielejā, kur strautā ūdens krītums, tur dien un naktī rītdienā, dzirnas ratu ritens, tur mūžam klip, klap skan un iet, tur melders augšu plējum skrien un rīko savus ļaudis. Tur ķemer miestiņā, ir maza mājiņā, tur dzīvoja skaista Anniņa. Šī skaista Anniņa bija mana daļava, un ķemer miestiņā tai mājiņā. Nebrauc tik dikti, valdis stūri šoferi, izies tev slikti, ātri skriedams krāvi krīt. 3 jaunas māsas, 3 Baltijas valstis, tralalalalalalala. Tad mācies tikties, ja kādais likties, tralalalalalalala. Aiz upītes ģēri priecā, tu ar Dievu vidzemīt. Tu ar Dievu vidzemīt. Kādēļ mums lietot kafiju, šis dzēriens rūgts un melns, bet rūgts un melns kā kautā tic, ir kas gan cits kā vēls. Jo to mēs varam apgalvot, kurš čapskli pienu dzērs, tas stipris būs kā Goliāts un svara pieņemsies. Tādēļ katru dienu dzēriet pienu vien, bet kas grib vieglas kājas, lai iestrep Anniņā. Ir noskaidrots, ka 6 vainīgie vai laimīgie ir tādi, kuru rezultāti ir pilnīgi vienādi. Tātad tie ir atminējuši 2 alus šķirnes. Pat 2 alus šķirnes ir vienādas. Tādēļ mēs piedāvājam papildus konkursu, kas nozīmē, ka jums tiks iedots viens un tas pats alus, visiem 6 vienāds. Un jums ir jānosaka, kurš tad no tiem visiem aliem tas ir. Tādēļ katru dienu dzēriet pienu vien, bet kas grib vieglas kājas,
lai iestrem paniņās. Tātad pirmajā e-padomu un ARN internetu veikalā rīkotajā degustācijā varam paziņot, ka ir 2 uzvarētāji, alus nedzērāji, degustātori, eksperti un vienkārši jauki cilvēki – Arūns un Kaspars. Ātri aizskrien puišu dienas, bungada bungadi, 3 vairs meičas nav nevienas, bungada bungadi. Saki man, kur tad tu esi, bungada bungadi, vai pie koka sirdis esi, bungada bungadi. Vari braukt pie kurzemniecēm, bungada bungadi, gan ar rastiem, gan ar sliecēm, bungada bungadi. Puišiem, kuri nāk no Rīgas, bungada bungadi. Es esmu Jurģis, šī pasākuma dalībnieks. Pasākums, manuprāt, ir ļoti izdevies, kā tev tikai no tā viedokļa, ka tu pats spēj pārbaudīt sevi un uzzināt, cik labi pazīst tos alus. Ņemot vērā, ka no šiem visiem maliem es tā regulāri esmu baudījis tikai vienu kādu laiku, kas ir Bauskas gaišais. To pašu es neatpazinu pēc garšas. Ir tikai viens konstatējums. Jābūt mazāk izvēlīgākam un jāatcerās garšas. Un garā ziņā šāds pasākums vajag rīkot vairāk. Truknas kājās, bungada bungadi, bet par to tam lielas mājas.